Sveiki, Emīls Krustiņš no Meža apsaimniekošanas kompānijas Palus. Šodien esmu dabiski atjaunotā jaunaudzē, kur vienreiz jau ir kopta. Viņa ir aptuveni 6 vai 7 gadi. Un valdošā suga šeit ir bijusi apse. Kā redzams, jau aptuveni 7-8 metri vietām. Vienreiz bijusi kopta un diezgan labi aug. Bet kas ir parādījies kopš iepriekšējās kopšanas, kad tika atvērta augšanas telpa, ir parādījušās priedītes. Šīs priedītes ir diezgan palieli, jau apmēram 1,5 metru, bet ir daudz arī krietni mazākas. Un ja šai priedītei blakus ir šāda apse, tad tai priedītei ļoti grūti ir izdzīvot. Un, attiecīgi, šādai jaunaudzei būtu pienācis laiks otro jaunauģu kopšanu veikt un paretināt šīs te apses. Visas noteikti nevajag zaģēt nost, jo tad meža zvēri nograuzīs priedītes, bet tās, kas atrodas tieši blakus priedēm, tās noteikti vajag zaģēt nost un izkopt šo audzi, lai nākotnē būtu daudz vērtīgāks mežs, jo priežu mežs viennozīmīgi būs vismaz 3 vai pat 4 reizes vērtīgāks nekā apšu mežs. Sapņau kokos!